Un ļoti interesanti bija vakardienas arī, man bija e-pasts atnācis, tur bija par brandingu, un es uzēju YouTube, sāku viņu skatīties. Bet tas mūsu attention, ja tas uzmanības ir 3 sekundes, ja tas zelta ziltiņas mūsdienu jaunas, protams, man ir YouTube premium, tagad es paņēmu, jo man vajadzēja nodownloadot pa ceļojumam kaut kāds video. Un es teicu, viņš man maliņā var būt, un es, protams, ieju visās citās aplikācijās, jo agrāk varēja tikai atvērt YouTube un tad sēdi skaties. Un tad ieju citā. Un citā pēkšņi uzlec kaut kādu sievieti, un es skatu, un es tiešām tā pamanīju, un man tā uzmanība, es to YouTube video tinkšu un uz otru, un es domāju, kāds, jo es tev jautāju arī šos jautājumus, tāpēc, kad man interesē, tad, kad mums visiem, kā es tev arī teicu, ka mēs pie retrīta runājam, kad mums visiem rekur būs ļoti labi video, ļoti labi audio, ļoti labas bildes, nopulētas tehnikas, visiem skaisti Canva faili, iedomājies, tā kā rekur mums starta pozīcija visiem vienādi, visi perfekti forši, ja? Ar ko tad mēs atšķirsimies? Jo, un tad kāpēc, rekur, tā sieviete man, tur viņai tas e-pastā sekvence, viņa man sūtīja pa laikam, bet viņa arī ļoti interesanti, un es tā, jāuzspēž, viņai tāds forši tur sagatavot playlist pa brandingu, un tā, es tā, jāpaskatās, varbūt kaut kas interesants. Un es uzēju 3 sekundes, un es viņu pašķiru malā, jo rekur ir kaut kas jauns man uzlec, un tas nebija tāpēc kaut kas jauns, tas bija vienkārši tas veids, kāds cilvēks runāja. Tas viens cilvēks, tas pirmais bija, viņa fantastiski darbu dara, un droši vien viņa tā ģeniālā zona ir rakstīšana. Tas nav video. Jo video viņa atvēra, un es skatos, viņa pelēka, nošļukusi, un runā vienkārši. Un man jau ir garlaicīgi attaisot. Tev nav, vienkārši, nav. Tā kā nav, es nezinu, tas nav nekas, viņa fantastiski profesionāli savā jomā, viss forši, bet vienkārši nav, tā zona. Un otra, es neatceros, ko pat viņa tajā video darīja, tur nebija ne tas, bet viņa vienkārši pa to video, visu to ekrānu piepilda ar savu enerģiju, ar to savu message, un kaut kas tik interesants, es tā, kāpēc man viņa vispār, tā kā uzlec, vai kāpēc viņai sekoja, es neatceros, vai sekoja, vai nesekoja, bet, kaut kā tas, un es tā pastos vienu, otru, un es skatos, forši, šis svarīgi, tas, labi, jāpačeko, un visu, un es esmu viņas pasaulē ienirusi. Un tikai tāpēc, ka kā viņa sevi iznesa. Un informācija abām divām ir unikāla forša. Un nebija tā, ka man viena interesē mazāk un otra vairāk. Es pat to otru es pat nezinu, par ko viņa stāsta. Bet tas ir tas, un to es laikam priekš sevis teiktu, tas autentiskums, bet, viņš ir jāiemācās iznest uz āru. Jā, bet sākumā jau tev pašam ir jāsaprot, kas tu esi, ko tu gribi, kas ir tavs autentiskums, kāda ir tava izpausme, un darīt lietas, dažreiz ir sevi jāpiespiež, bet darīt tas, kas tev patīk. Piemēram, tev ļoti kolosāli sanāk vadīt podkastus. Manā skatījumā tev tas sanāk super dabiski. Tev sanāk tur taisīt Instagramu, vēl kaut kā. Tev ir kaut kādas lietas, kas tev vienkārši sanāk, un tu viņas dari viegli. Citam tas būtu sarežģīti, Un katram ir jāatrod savs veids. Piemēram, tagad mārketingā saka, ka tev ir jābūt visiem, tev ir YouTube, Telegrams, Spotify, ka tev ir jābūt absolūti visiem kanāliem. Kādam šī te stratēģija strādās, un viņam būs viegli to visu piepildīt, un viegli to izpildīt, to stratēģisko daļu. Kāds pateiks, nē, es nevaru video, man ir grūti, es kamerā mūstu, un viņam tagad iet mācīties, uzstāties, ja kaut kāds cēls mērķis tur, un viņš grib. Un ja pats sevi tu gribi attīstīt uz to, arī ieraudzīt to, ka tu jau to dari, ne jau tāpēc, lai uztaisītu tam cilvēkam nākošajam, kurš tev patērētājiem to video vai to kursu, bet zins ir, es gribu izaugt. Es gribu izaugt, es gribu iemācīties kameras priekšā būt. Okay. Ja tu to lēmumu pieņem, tad tu vienkārši dari, un kā sanāk, tā sanāk, pēc tam tur nevar nebūt izaugsme. Bet ja tu šodien negribi, tad liec ierā to ideju. Rekur ir podkāsti, varbūt tavs talants ir balss. Manā gadījumā es kaut kad sapratu, ka es nenovērtēju vispār savu balsi. Totāli noliecinu, un tad, kad es to sapratu, skaidrs, kā to mainīt, kā sākt novērtēt un izmantot šo savu unikalitāti. Meditācijas, podkāsti un tā tālāk. Bet arī podkāsti ne ar kādu, bet rekur manas domas priekš manis. Patiesībā viss, ko es daru, skanēs šausmīgi. Nē, tas nav priekš tevis. Tas nav priekš cilvēkiem. Tas arī priekš sevis. Tas ir tikai priekš manis. Un ja tas dod vērtību vēl kādam, ļoti labi. Bet es to daru pirmkārt priekš sevis, tāpēc, ka mans galvenais uzdevums dzīvē ir revolucionēt, attīstīties, kļūt labākai, skaistākai, veselīgākai un tā tālāk un tā tālāk. Un tad blakus man tā pasaule arī tāda pati būs.
Ja, un ar tādu domu es daru to, kas man liekas autentisks uz šo dienu. Varbūt rīt mainīsies kaut kas. Un šeit arī ļoti daudziem ir bloks, jo kā es taču daru tagad to, un kā es kaut ko dzīvē mainīšu, un ko tad citi padomās. Es tikko, biju sporta treneris, un tagad gribu būt coach. Šausmas. Šis man bija pat nesākot, un kādam noteikti ir arī pat nesākot tas, jo es biju, es pārdomāšu. Jo īpaši man bija vispār tās garīgās tēmas, meditācijas, visi tie garīgie principi, un es pārdomāšu. Es pārdomāšu, tad es pārdomāšu, un es sev piedošu. Un es esmu pārdomājis. Man ir lietas, kas vienkārši man ļoti interesanti, jo citi cilvēki ir uz retrītiem Latvijā no pirmā bijuši, jau tagad jau kurā tur. Ja viņi sākumā šī tā darīs, tā saka, es zinu. Viņi vēro, tie cilvēki vēro, bet tu sākumā tur to es tā, un tagad es šī tā, es sapratu, ka man tā vajag. Un to, tādu, angliski man patīk tas vārds own it, bet tas ir manējais. Iemiesot, un tas ir man, es to esmu pieņēmusi. Tev nav ok ar to, kad es nemeditēju tagad vairs 5, bet 6. Tev nav ok. Man ir ok. Tieši tā. Ar to ir viss kārtībā, ja? Tu vari man saukt kādos vārdos to gribi, bet tu jau esi uzbūvējis kaut kādu to kasti, kādai man ir jābūt, lai tu man sekot, vai lai tu iet uz maniem kursiem, vai lai tu kaut ko no manis ņemt, bet tā jau ir tava kaste. Tieši un tev jau, es jau viņu tavā galvā nebūvēju un neieliku, nedownloadoju, ja? Es esmu cilvēciska būtne, kur arī mainās, un tā man vismaz bija, man liekas, vislielākā izaugsme, vislielāko brīvību radīt. Es pieņemšu vienkārši, es pārdomāšu, man liksies kādā brīdī coachings vienkārši pēdējais sūds, labi, liksies. Tieši tā. Viss, iešu tālāk, darīšu, ko es citu gribu dzīvē. Es jau būšu ar sevi mūžīgi. Tieši tā. Kad nav tas mērķis apmierināt citu ekspektācijas par tevi. Jā, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es visdrīzāk tuvākajā laikā neiešu tālāk maģistros. Jo es sapratu to, ka tikai tāpēc, lai man būtu viņš, priekš kam? Tāpēc, lai citi pateiktu, kāds malacis es esmu. Man vajag to, man nevajag to. Es to negribu. Jā, tas šobrīd man nav vajadzīgs. Bet varbūt pēc 2 gadiem es izdomāšu, un man būs uz to enerģija, un es aiziešu un es to izdarīšu. Un tad es aiziešu uz doktorantūru, un tad es kļūšu par zinātnieci, ja es gribēšu. Jā. Un šī atļauja sev, tā tik tiešām dod tādu foršu brīvību. Sirsnīgs paldies, ka noklausies šo podcastu. Es un Monta esam sagatavojušas tev kolosālas balvas. Viss, kas tev ir jādara, ir jāsako man un Montai, jādalās savos storijos ar saviem insaitiem no šī podkāsta, jādalās ar šo podkāstu linku, lai saņemtu sekojošas balvas no manis. Seksualitātes spēks, dzīves autors, money mindset un next level money. Galvenais nosacījums priekš money mindset un next level money ir tāds, ka tev ir jāiefilmē sava runājošā galva un jāpadalās mutiski ar to, ko tu saņēmi no šī podkāsta. Tā kā izaicini sevi, iesoļo savā next level versijā jau tagad un atzīmē mani un Montu savos storijos. Ja tev patīk šis video, es tev uzaicinu uz manifestācijas izaicinājumu, kas sāksies jau 1. janvārī. Kopā būsim 21 dienu, 21 jaudīgs uzdevums un fantastiska cilvēku grupa. Tiekamies!